Daugavpils Universitātes ziņas. Pagojušos nedēļas nogalī Daugavpilī notika 10. starptautiskīs garīgos muzikas festivāls Sudobra zvoni, kurā dazadaļā 49 kūri i ansambļi no Boltkrīvejas, Krīvejas, Latvijas i Lītuvas. Festivālā laikā notika gan dažādi koncerti, gan konkurss, kurā kolektīvi sazacenta par Grand Prix balvu. Konkursu vietā starptautiska žūrija, kurā Latviju porstovjā žūrejas priekšsādātojs Romāns Vanaks i Daugavpils Universitātes muzikas i mākslu fakultātes asociētais profesors Edgars Znutiņš. Paralēli galvenajai balvai festivāla dalībniekiem tika pasniegtas arī speciālos balvas. Viena no itaidom balvām tradicionāli ir arī Daugavpils Universitātes muzikas i mākslu fakultātes, ko šoreiz par interesantāko programmu sajāma Jelgavas 4. vidusskolas meitiņu kūris Spīgo. Dirigente Līga Celma kursiete. Balvu pasniedza profesors Evalds Daugulis. Līdz ar jauno gada izastošanu Daugavpils Universitātei savu darbību uzsāk zinātnes skola, kuras ietvaros jaunieši no visas Latvijas varēs tuvāk iepazīt zinātnes pasauli. Skolā tiek aicināti dazateikt 10. līdz 12. klašu skolāni, profesionālo vidusskolu, arūškolu audziekņi i citi interesanti, kuri padziļinoti interesējas par humanitārajam, sociālajam i dabas zinātņam. Skolas nodarbību laikā tos dalībnieki varēs dazadalēt bezmaksas lekcijos i praktiskajos nodarbībos. Izasaistīt zinātnisko aktualitāšu izzinošanā, izejus pietnīka lomā, pieteikt kaidu sev interesējošo tēmu dziļāk, kas var palīdzēt izavēlēt profesiju, kā arī izamocēt strādāt ar modernu aprēkojumu. Nodarbības Daugavpils Universitātes zinātnes skolā notiks vienu reizi mēnesī, i tos vadīs universitātes docētoji dažādu jomu speciālisti. Pirmā nodarbība notiks jau 2. februārī. Tī skolas dalībnieki, kuri būs apmeklējuši vairāk kā 50% nodarbību, saņems certifikātu, par ko tiks dažkārti 5 punkti, stojotīs jebkurā Daugavpils Universitātes bakalaura studiju programmā. Dazateikt dalībai Daugavpils Universitātes zinātnes skolai var līdz 2013. gada 25. janvaram. Papildus informācija par dazateikšanos atrunama Daugavpils Universitātes mājaslapā. Kopš pagojušo gada oktobra Daugavpils Universitātei savu darbību ir uzsākusi Austrumu Latvijas literāro akadēmija, kurā darbojās dažādu vecumu tūpošie rakstnieki. Radošā izzinošā gaisotnē akadēmijā vienu līdz 2 reizes mēnesī, pīkdiņos, sestdiņos, bez maksas notiek meistarklases, diskusijas, lekcijas i semināri, kuris vadīja kuros dazadaļā Latvijā populāri dzejnieki, prozaiki, atdzejotoji, literatūras zinātnieki, piemēram, Maira Asare, Sergejs Moreino, Inga Žolude, Iveta Ratinīka, Otto Ozols, Anna Rancāne i citi. Līdz 25. janvarim interesanti, kuri vēl nav paspējuši, var dazateikt dalībai Austrum Latvijas literārajā akadēmijā. Papildus informācija par dazateikšanos akadēmijai atrunama Daugavpils Universitātes mājaslapā. Līdz 2013. gada 4. februārim turpinājās dazateikšanos arī Latgulis reģiona vispārējos vidējos izglītības īstošu skolānu zinātniski pietnīcisko darbu konkursam, ko organizēja Daugavpils Universitāte i Daugavpils pilsētas dūmis vispārējos i profesionālos izglītības porvalde. Konkursā aicinoti dazadalēt vispārējos vidējos izglītības īstošu 10. līdz 12. klašu skolāni i profesionālo vidusskolu i arūškolu audziekņi. Konkurss tīk reikots ar mērķi padziļinot skolānu zinošanas dabas, humanitāro, sociālo i inženieru zinātņu nozarēs, īpazīstinot skolānus ar mūsdienu zinātniski pietnīcisko darba tematiku i metodem, īsaistot skolānus tīšā pētījumu izstrādī. Labākie darbi, kurus pēc izvērtēšanas noteiks ekspertu komisija, tiks izvirzēti dalībai reģionālajā konferencija konkursā, kas norisinosies 2013. gada 16. martā Daugavpils Universitātei. Papildus informācija par itom citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm atrunama universitātes mājaslapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.